Jūnijā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris rīkoja zibakciju veltītu teātra 133. sezonas noslēgumam. Mēneša garumā ik viens skatītājs tika aicināts gan elektroniskā veidā, gan uz vietas kases vestibilā un skatītāju foajē aizpildīt anketas, nosakot labāko aktieru un režisora darbu, izvērtējot aizejošās sezonas 4 jauniestudējumus uz lielās skatuves. Režisora Igora Koņājeva izrādes Mīlas svētība un Spoks no Kentervilas, režisoras Jelenas Čornejas izrādi Cilvēcisko kaislību laiks un režisora Georgija Khvirāvas izrādi Albums. Zibakcijas laikā tika izlozēta viena no gandrīz 1000 saņemtajām skatītāju aptaujas anketām. 15 jaunie aktieri ar speciālu priekšnesumu no izrādes Divi džentelmeņi no Veronas gaidīja skatītājus pie teātra galvenās ieejas, aicinot garāmgājējus palīdzēt izlozēt laimīgo uzvarētāju, kurš ieguva abonementu uz jaunās 134. sezonas pirmizrādēm, turklāt 2 personām. Pirmsākumi meklējami ap 2002. gadu, kad, man, kā mārketinga cilvēkam, likās, ka mūsu Rīgas Krievu teātra aktieriem ir pievērsta pārāk maza uzmanība. Un ka ir Spēlmaņu nakts nominācijas, un, diemžēl, mūsu aktieri tik bieži neiekļūst šajās te un mūsu izrādes. Es piedāvāju direktoram veidot pašiem savu aptauju, šajā gadījumā aptauju starp skatītājiem un veidot šos svētkus, lai sezonas noslēgumā, domājot par visiem jauniestudējumiem, jeb pirmizrādēm, kas ir bijušas sezonā, lūdzot, lai skatītājs nosauc pēc viņa domām labāko izrādi sezonas pirmizrādi, labāko aktieru darbu, aktrise, aktieris un labāko jauno aktieru darbu. Mēneša garumā mārketinga nodaļa šīs anketas pieņem, apstrādā, skaita, fiksē visu un 2 dienas pirms noslēguma. Tātad šodien aptauja ir beigusies, anketas ir saskaitītas, anketas bija, ja jūs redzējāt, lielā maisā, no kurām tika izlozētas 3, un no tām 3 tad viena laimīgā skatītāja, kuru sauc Irīna Asupe. Mēs viņai arī piezvanījām. Katru gadu tas savādāk notiek. Šogad to mēs darījām pie teātra centrālās ieejas, garām gājējiem klāt esot, un mūsu jaunie aktieri, kas ir 15, dziedāja un dažādus trikus izpildīja no izrādes Divi džentelmeņi no Veronas. Вы принимали участие в анкетировании в Рижском русском театре имени Михаила Чехова? Да. И я могу вас поздравить, вы победители, вы в следующем году пойдете на 7 premjera Rīgas Rūskava teātra imeni Mihaila Čehova. Tātad ir noskaidrota šī skatītāja, kur iegūst ļoti labu balvu, un tā balva saucas abonements uz visām nākamās sezonas pirmizrādēm. Tās mēs plānojam, ka būs 7. Pirmās varu jau nosaukt, tā būs Vlada Nastavševa Mēdeja 24. septembrī. Pirmizrāde pie mums, bet izrāde, ko viņš jau ir iestudējis Gogoļa centrā Maskavā ar Gunu Zariņu galvenajā lomā. Iestudējums Marija 1. 2. oktobrī un režisori ir Jekaterina Polovceva no Maskavas. Ar lielām cerībām gaidām Sigālovas jauno iestudējumu, un nosaukums šai izrādei būs Mīlē. Un zinām jau par 4. pirmizrādi, kas ir kalendārā gada noslēgumā. Tā ir izrāde Granātu aproce pēc Kuprīnas stāsta. Mēs esam priecīgi, ka starp mūsu skatītājiem, kas runā krieviski, ir arī latviešu skatītāji, un to kļūst aizvien vairāk. Mēs priecājamies, ka viņi paspēja atvēlēt laiku un apskatīt ne tikai Latvijas teātra izrādes, bet nāk arī labprāt pie mums. Paldies viņiem par to. Un mums ir prieks, ka mūsu skatītāji arī gadījumos, kad viens un tas pats iestudējums tiek veidots dažādos teātros, piemēram, mūsu teātrī, vēl kādā citā teātrī, viņi arī atnāk un lai salīdzinātu pie mums. Ceram, ka mūsu skatītājs skaits arvien pieaugs.